šodien esam sapulcējušies, lai runātu par Balto nakti, kur šogad jau notiks 10. reizi. Šis projekts aizsākās Parīzē, kur 2002. gadā mērs Bertrāns Denovī, atvainojos, varbūt nepareizi izrunāju, šo projektu iesāka. Un 2006. gadā šis projekts notika pirmoreiz Rīgā. Līdz ar Rīgu projektam pievienojās arī vēl 4 Eiropas galvaspilsētas kopā veidojot tādu Eiropas Balto nakšu organizāciju. Šobrīd Baltā nakts jau ir tiešām aizgājuši šī ideja par laikmetīgās mākslas un kultūras atvēršanu, pilsētas atvēršanu šīm aktivitātēm. Un šobrīd jau apmēram 120 pilsētas ne tikai Eiropā, bet arī Amerikā, Japānā un Āzijā jau šo ideju ir tā kā attīstījušas pie sevis. Apvienoto Nāciju organizācijas izglītības un kultūras organizācija UNESCO 2015. gadu ir pasludinājusi par gaismas un gaismas tehnoloģiju gadu. Arī Rīgas Baltā nakts ir tātad ņēmusi talkā šo gaismas tēmu, un nevēlt arī mēs atrodamies šeit, Nacionālajā bibliotekā Gaismas pilī, kas ir gan viens no lielākajiem Baltās nakts šī gada projektiem, gan tātad arī sevi iemieso šo te gaismas jēdzienu. Mums tās pamatnorises vietas ir Vecrīga, Rīgas centrālā daļa, tātad Pārdaugava un vēl dažas norises vietas kā Sarkandaugava, Andrejas sala, Spīķeri. Bet tas principā arī nav viss pārāk tālu no Rīgas. Programma, kā ik gadu, kā vienmēr, mums sastāv no pamatprogrammas, ir Rīgas domas līdzfinansēta, atbalstīta projekti un iniciatīvas programmas projekti, ko projekta realizētāji realizē par pašu līdzekļiem. Tā ir tā kā viņa iniciatīva, un šādā skatījumā varētu teikt, ka Baltā nakts ir visdemokrātiskākais Rīgas kultūras dzīves notikums gada griezumā, jo šeit ir aicināti piedalīties kultūras organizācijas, arī komerci iestādes, mākslinieki, brīvprātīgie un apkaimju entuziasti, lai realizētu to, kas citos, teiksim, Rīgas pilsētas svētkos, kas gada griezumā notiek Rīgā, nebūtu iespējams. Tātad šogad pamatprogrammā mums ir iekļaut 25 projekti un iniciatīvas programmā nedaudz vairāk 27. Iezīmīga un vērtīga lieta, ko mēs esam šogad panākuši, ko mēs vienmēr allaži esam vēlējušies, bet tas ir naudietilpīga lieta un grūti uz to sakoncentrēties, ir piesaistīt festivālam oriģināls latviešu mākslinieku darbs. Šogad mums tas ir izdevies, tie ir veseli 2 lieli projekti. Viens projekts notiks Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zālē Arsenāls, kur būs liela Ginta Gabrāna instalācija foajē telpā, kas notiks tikai 1 nakts garumā. 6 mīnas 1 galva vai 6 galvas, kad ieņēmās 6 galvas, tur būs tās lielas plastikāta figūras, ko Gints Gabrāns turpina šo savu slaveno tehniku. Gints Gabrāns tātad šo te savu darbu, varētu teikt, Baltajā naktī ir turpina kvantitatīvā mērogā, jo tas tiešām būs liels darbs. Otrs latviešu mākslinieks, ko mums ir izdevies piesaistīt Baltajai naktī, un kurš ir daudz strādājis pie tā, ir Valdemāra Johansona instalācija Slāpes. Valdemārs ir braucis uz Ziemeļu salām, filmējis okeānu vētras laikā, un tad gribējis pārnest šīs te neiespējamās sajūtas uz cilvēkiem iespējamu telpu. Mums ir arī liels pilsētvides projekts, arī ārvalstu pienesums, jo mums, protams, arī jārūpējas, lai šajā festivālā mums būtu šī te ārvalstu programma, jo tas ir sākotnēji arī viens no Baltās nakts Nuit Blanche uzstādījumiem, kad šīs sadarbības tīkla pilsētas apmainās ar projektiem. Tātad pilsētvidē būs tāds ļoti ārkārtīgi interesants pilsētvides teātris Dundu. Tās ir lielas lelles,
izgaismotas, kuru vada liela aktieru grupa. Un tātad šis priekšnesums 2 reizes notiks Doma laukumā, kā arī viņam ir plānots gājiens, tā teikt, pastaigi pa Vecrīgas ielām. Pats galvenais projekts, par ko mums vēlāk pastāstīs Inga Šteinmane un Gela Šarbo, protams, ir lielā franču laikmatīgās mākslas izstāde. Nebijis notikums vēsturisks, kā Inga jau ir rakstījusi, Rīgas mākslas telpā. Man liels prieks, kad varam turpināt līdzīgi kā pagājušajā gadā tikšanos ar laikmatīgo mākslu no privātu kolekcijām. Un tas man šķiet ir ļoti skaists virziens. Baltajā naktī šādu iespēju rīdziniekiem tikties ar Eiropas laikmatīgo mākslu svaigāko, labāko un interesantāko, turklāt no kolekcijām, ko veidojuši cilvēki, tā teikt, izvēloties ļoti privāti. Ar visu atbildību un tādu arī dokumentālu precizitāti var teikt, ka šī ir patiešām lielākā Francijas laikmatīgās mākslas izstāde, kāda Latvijā jebkad ir bijusi. Tie ir 56 autori ar teju 80 darbiem. To diffuse contemporary French art. Šī izstāde tapa galvenokārt kā atbildi uz jautājumu par to, kā pasniegt, kā runāt par Francijas laikmatīgo mākslu. Un brīdī, kad Adievs un Rīgas doma un Inga Šteinmane uzrunāja kuratoru, viņš ierosināja šo izstādi pavērst tādā nedaudz humoristiskā veidā, saukt viņu par Kramplauzi, kurš šī gadījumā savā ziņā ir viņš pats, kurš ielaužās 6 Francijas privātu kolekcionāru kolekcijās un pēc saviem ieskatiem izvēlās dažādus darbus no dažādu laikmatīgo mākslu veidu darbus un veido šo savu ieskatu par to, kas ir Francijas laikmatīgā māksla mūsdienās. Šogad mēs sadarbībā ar Latvijas laikmatīgās mākslas centru un Dirty Deal audio mūzikas platformu esam izveidojuši pasākumu, kur tā varētu teikt, ka tā kā mēs esam mēģinājuši sintezēt deju kultūras un elektroniskās mūzikas vēsturi un mūsdienas. Ko tas nozīmē? Tātad pasākuma pirmajā daļā Induls Bilzēns, multimākslinieks ar latvisku izcelsmi, bet kurš jau daudzus gadus dzīvo Vācijā, pašlaik viņš mīt Frankfurtē. Induls Bilzēns dalīsies interesantos stāstos par deju kultūras pirmsākumiem šeit postpadomju telpā un kā arī par elektroniskās mūzikas tādiem kā aizsākumiem Latvijā, jo nav nevienam noslēpums. Es domāju, ka cilvēkiem, kas vairāk interesējas par laikmatīgo kultūru vai par kultūras vēsturi, tie zina, ka Induls Bilzēns bija tas, kurš pirmais uzsāka tādus kā pirmos kontaktus ar Robertu Gobziņu, Uģi Poli, Jāni Kraukli, arī ar NSRD. Un viņi kopīgi veidoja interesantus projektus. Induls Bilzēns sarunāsies ar mākslas teorētiķi, mākslas kuratoru Kasparu Vanagu, kurš arī 90. gados ir organizējis šos festivālus Open, laikmatīgās mākslas un kultūras festivālus. Un sarunu, tā teikt, tiks ilustrēta ar video materiālu. Šis video materiāls ir no Induļa Bilzēna personīgā arhīva. Un varbūt kāds ir jau dzirdējis, ka pašlaik top arī Viktora Budas filma par deju kultūras pirmsākumiem Latvijā un par elektroniskās mūzikas attīstību Latvijā. Un tātad Viktors Buda stāstīs par šo topošo filmu, un arī šie video materiāli ir izmantoti viņa filmā, un tad mēs varēsim redzēt arī jau gūt tādu tā kā ieskatu topošajā šajā dokumentālajā filmā. Un pasākuma otrā daļā mums ir bītu cīņas, kur bītu cīņu producents ir Dirty Deal Audio.
platforma, un Beatu cīņās piedalīsies beatmakeri Oriole, Kodeks, Niklāvs, Mincīša ieraksti, TV Maskava. Mēs arī jūlijā izsludinājām konkursu, kurā bija aicināti pieteikties mūziķi šeit dalībai Beatu cīņās, un mums bija arī 2 konkursu uzvarētāji, un tas ir Neutro un Ironix. Lai cilvēki spētu izplānot savu maršrutu un neko nenokavētu, daudz kas notiks interesants, noteikti ir jāapmeklē Baltās nakts mājaslapa www.baltanakts.lv, kurā ir sakārtot visu informāciju ar daudz papildus dažādiem materiāliem, arī saitēm, kur var aiziet un apskatīties tālāk, ievākt, kas tur ir. Un šī te mājaslapa ir sakārtot tā, ka tur var atzīmēt ar sirsniņu, kas patīk, un izveidot savu karti, izdrukāt un tātad apmeklēt šos pasākums, jo daudziem koncertiem, performancēm ir konkrēti norises laiki, un kas pēc tam vairs nav pieejami. Es gribētu pateikties šo 10 gadu griezumā visiem jums projektu organizatoriem, kas ir uzturējuši šo ideju dzīvu, un pateicoties tikai jums, arī Baltā nakts Rīgā šogad notiks 10. reizi. Es gribētu arī pateikt paldies Balto nakšu producentiem, kas šajā laika posmā ir tā kā uz saviem pleciem iznesuši arī katra atsevišķā gada projektu, gan Laikmatīgās mākslas centram un Solvitai Kresei, aģentūrai Pareizā ķīmija, arī Rasai Šmitei, kur 1 gadu vadīja Balto nakti un veidoja biedrībai Didit, un, protams, paldies arī pilsētai par šo iespēju, par atbalstu, ka šis projekts arī turpina būt pilsētas pasākumu kalendārā, un es varētu novēlēt mums visiem, kā arī New Blanche franču valodā šo radošo bezmiega nakti arī šogad Rīgā.